Čau, Agrijs, palīdzam būvēt warm-up termostāti. Liekas tēma vienkārši, bet kas nostīsies līdz galam ietaupīs daudz elektroenerģijas rēķinu. Parastākais termostāts izslēdzu, visiem pazīstams, visiem zināms vienkāršākais modelīts. Nākošie modelīši jau ir programmējumi. Šis mums ir uz Wi-Fi, no telefona vadāms no rokas, un arī no telefona tur, kur ir programmiņas. Kāpēc vajadzīgs programmējums termostats? Tātad pirmdiena līdz piekdiena mums ir viens darba režīms, brīvdienās mums ir cits režīms. Pirmdiena, piekdiena mēs ceļamies, pieņemsim, no 6 un līdz 8 pa mājām grozamies, un tad ejam uz darbu, kas uz skolu. Atgriežamies vakarā, sākot tur bērni no 4, vecāki no 6, tad vakara jundu kam līdz 9, 10, 11, un pa nakti atkal mums ir cits režīms. Brīvdienās, savukārt, mēs neceļamies tik agri, un ir savādāks tas režīms. Tad tas nozīmē, ka mēs ar programmējumu termostatu varam ieprogrammēt, kad darba dienās, pirmdien līdz piekdiena, no 6 līdz 8 mums vajag siltumu, pieņemsim 24 grādi vannas istabas vai telpas, kuras mēs lietojam elektrisko grīdu. No 8 līdz 4 vai 5 vakarā mums nevajag to siltumu. Mēs varam viņu palaist par 5, pa 6 grādi zemāk, tādā veidā ekonomējot elektrību. Atgriezīsimies mājās. Cikos būsiet ieprogrammējis, pieņemsim, 6, no 6 līdz 10 ir vakarjundu, un pa nakti mums to siltumu atkal nevajag. Mēs atkal viņu samazinām. Brīvdienās savukārt ir cits režīms, kuru tur katrs izvēlās. Programmējums termostats dod iespēju saprogrammēt šos režīmus un ekonomēt elektroenerģijas rēķinu. Termostats pieejami balti un melni. Šis ir pavisam gudrs 6EI termostats, kas saucās. Viņam jau pat ir ģeolokācija jūsu telefonā, ja viņi ir atvērta, tad viņš saprot, ka jūs iekāpat lidmašīnā, pametat valsti, viņš to jūsu grīdu automātiski pārslēdz brīvdienu režīmā un īsāk. Bet kombinācijā ar plāno paklāju un kombinācijā ar jauno izolācijas materiālu sarkano, tā kombinācija strādā vēl efektīvāk. Izstāstīšu, bet te ir gan plusi, gan šķērpus laužu, bet mēs nelaužam šķērpus, es izstāstīšu to tēmu. Ja mums ir betona grīda, mēs izmantojam šo izolācijas materiālu pirms grīdas ieklāšanas, tad tajā brīdī, kad termostats pasaka, viss ir 8, visi ir aizgājuši uz darbu, kas uz skolu, mums vairs siltumu nevajag. Viņš atslēdz to termostatu, pat cik šis nav ļāvis betonam uzsilt, tā telpa diezgan ātri atdziest. Ko tas nozīmē? Tad, kad jūs atnāksiet, kad jums vajadzēs ieslēgt ar šo te folijas palīdzību, ir pat grafika, kas to pierāda. Pēc termostats ieslēgsies, un jums burtiski 3-4 minūšu laikā grīda būs silta. Tas siltkabelīts, kas te mums nāca, momentāli izplatīsies pa visu flīzi. Jums visa flīze uzreizām ir radiators, ātri telpā sasniedzam režīmu. Sasniedzam režīmu, izslēdzamies. Ja būs pliks betons, betons strādās kā akumulātors. Tajā brīdī, kad jūs teiksiet, man 5 vajag siltumu, 5 viņš ieslēgsims iekšā paklāju, 45 minūtes, kamēr viņš piesildīs betonu, kamēr piesildīs grīdu, kamēr tas viss uznāk, tad jūs sildat. Jūs sakat, es eju gulēt, 10. lūdzu izslēdz man grīdu ārā. Viņš izslēdz grīdu ārā, bet vēl pāris stundas vai pat pusdienu tas pats betons jums atdod to siltumu apakaļ telpā. Šeit tiek lausta šķēpi, kā ir efektīvāk. Efektīvāk ir tad, ja termostats slēdzās, jo biežāk slēdzās iekšā ārā, jo mazāks elektrības rēķins, bet viņš nodrošinās kopā ar šo izolācijas plāksni to elektroenerģijas rēķinā samazināšanos. Kur var nelikt un izmantot betonu kā akumulātoru, tad tas ir saules paneļi, saules enerģija. Mans privāts personīgs viedoklis var heiteri un pārējie domāt, kā grib. Ar saulīti mēs piepumpējam betonu pa dienu tajā siltumā iekšā. Arī programmējamais termostats mums ļauj pašiem izdomāt tos režīmus, kā mēs gribam. Kad saulīti ir pa dienu uzsildam betonu, naktī tas betons kā akumulātors mums atdod to siltumu un mēs netērējam no tīkla. To visu var saprogrammēt, vadīt no telefona, darboties un ņemties. Termostatam ir ļoti liela nozīme un galvenais lifehacks, galvenais. Termostatam kastītē nāk līdz grīdas zonde. Viņi ir šeit kastītē. Tas ir tas, kas mēra grīdai temperatūru. Neaizmirstam izņemt no kastītes, jo
Ir bijuši zvani, ieflīzējam, aiztaisam, uzliekam paklājiņu, atnāk elektrīts, pieslēgt termostatu, bļauj erorus, nekā nav, jo nav izņemts grīdas sensoriņš un nav iestrādāts. Kāpēc viņš ir kastītē, nevis pie paklāja? Jūs to paklāju varat likt arī ar citu ražotāju termostatu. Nekas nenotiksies, tās ir smadzenes, kas vienkārši darbina šo te enerģijas patērētāju. Tāpēc, lai viņš nemētātos, tad viņu liek kastītē iekšā. Nu tā, palīdzam būvēt.